Es jums zem mikroskopa parādīšu, kā strādā Samsung jaunā tehnoloģija, kad daļu vai visu ekrānu nevar redzēt no sāniem, bet var redzēt tikai no priekšas. Plēšam vaļā. Šādi izskatās Samsung Galaxy S26 Ultra un šādi izskatās Samsung Galaxy S24 Ultra. Spilgtums abiem daudz maz vienāds, varbūt pat jaunais 26 ir spilgtāks, bet, ja mēs pagriežam ekrānu sāniski, tad var redzēt, ka S26 Ultra ir sliktāka redzamība no sāna. Jā, šim skatīšanās leņķis ir daudz mazāks nekā šim. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, drošība un ērtības iet pretējos virzienos, un šeit par drošību nāksies maksāt ar to, ka no sāna būs nedaudz sliktāks skats. Bet tagad es ieslēgšu šo tehnoloģiju, kad no sāna nevar redzēt visu vai daļu no ekrāna. Privacy display, un tas paliek tumšāks. Un tagad mēs redzam, ka no sāna praktiski to nevar redzēt. Bet tagad uzreiz salīdzināsim, kāds ir spilgtums ar ieslēgtu privacy screen jaunajā telefonā un vecajā, un mēs redzam, ka jaunais ir daudz tumšāks. Kāpēc tas tā ir? Liekam šo telefonu zem mikroskopu un es jums parādīšu. Šeit var redzēt tekstu, un katrs no šiem punktiņiem ir atsevišķi gaismas diodīti, kas izstaro gaismu. Un tagad es ieslēgšu privacy display un paskatīsimies, kas tad notiks. Šeit var redzēt, ka deg visas gaismas diodes, un tad, kad es ieslēdzu privacy display, puse no tām izslēdzās. Un tāpēc arī ekrāns paliek daudz tumšāks, jo vienkārši tas izstaro daudz mazāk gaismas. Bet kā strādā šī tehnoloģija? Tas, ko Samsung apgalvo, ir, ka uz pusi no gaismas diodēm, kas izstaro gaismu, ir tādi kā riņķīši, un tie neļauj izstarot gaismu no gaismas diodes uz sāniem, ja izstaro gaismu tikai taisnu uz augšu. Līdz ar to, kad atstāja ieslēgts tikai šīs gaismas diodes, tad skatoties no malas, nevar redzēt, kas tiek spīdināts no šīm gaismas diodēm. Attiecīgi arī nevar redzēt, kas tiek rādīts ekrānā. Es pamēģināšu ieslēgt šo režīmu tikai daļai no ekrāna. Notification pop-ups. Yes. Tātad notification pop-upiem mēs tagad ieslēdzām privacy display. Paskatīsimies. Redzi? Man notifikācija parādījās, un to no sāniem nevarēja redzēt. Es uzzvanīšu. Aha, redzi? Sāni neredz. Lūk, tā strādā Samsung jaunā tehnoloģija. Jā, varbūt tā padara ekrānu nedaudz tumšāk, bet es gribētu, ka visos ekrānos šāds ir iebūvēts. Un tev uzreiz jautājums, hei, bet es varu uzlīmēt plēvi, un man arī no sāniem neredzēs ekrānu. Pirmkārt, tas strādās tikai vienā virzienā. Tu neredzēsi ekrānu šādā leņķī no sāna, kamēr šeit, ja tu Samsung ieslēdz privacy display, tad tu neredzēsi arī no apakšas. Un to tev nepiedāvās tavu plēvi. Otrakārt, ar plēvi tu nevarēsi nobloķēt tikai konkrētas daļas ekrānam. Tu vai nu visu ekrānu paslēpi, vai nu neko. Tāpēc man šī tehnoloģija konkrēti liekas inovatīva, un es ceru, ka daudzi ražotāji tai sekos, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.